Būtībā man ar tā ir bijis tas, kad ēdienas vienmēr, kad es kaut kur esmu uztaisījis, lai kur es būtu bijis, un ja es dalos ar kādu, tā būtībā tas kā kalpoja, tā kā tu sāc savu tā tilts starp divām kultūrām vai vairākām kultūrām, kad, reāli tev sanāca sadraudzēties. Un tas bija viens no tādiem veidiem, kā es studiju gados tieši sāku sadraudzēties. Zinu, kad es devu tā kā ēst, es dažreiz atnesu kaut kādiem, piemēram, studentu pasākumiem, stāšāši kaut ko uzšmorēju. Bija tā, ka, zinu, ka tu uzliki to šķīvu un cilvēku pamēģināja, un tad pēc tam es teicu, ka ir interesanti, ka man redzi, pēc tam viss šķīvis ir apēsts. Man jāsaka, viena lieta, ko es vienmēr būšu pārsteigts, kad es vienreiz uztaisīju Nīderlandē, kad studēju tieši tur, man bija tā, ka mums bija tāda balīte studentiem, tipa grill party, barbecue party. Tad man iecēla par head chef, man vajadzēja tipa 30 vai 40 studentiem, es neatceros, cik tur bija. Vajadzēja uztaisīt tipā maltītes plānu, ko mēs gatavojam, un man iedeva komandu ar 4 cilvēkiem. Es nepieteicos tam, bet labi aiziet. Tad es tā kā teicu, es aizbraucu uz poļu veikalu, dabūju šitos te rupmaizi, celskābu maizi. Zinu, tu viņi uzmet spānas ar ķiploku un tam līdzīgi, un tev ir ķiploku grauziņi gatavi. Un viena lieta vēl, ko es uztaisīju, bija visprimitīvākie, grila salāti, kas mums, laikam, vasarā parasti ir izteikti, ir gurķi, loki un krēms, vai ne? Kāds var piešķirt tomātu klāt un salāti gatavu. Bet es uztaisīju tos gurķus ar lokiem un krējumu, es uznesu to bļodu augšā, noju lejā 5 minūtes, uz augšā bļodu visu tukšs, tāpēc, kas notika? Es vienkārši pazudu 5 minūtes. Viņa teica, baigi labi, jo salāti. Tur bija tikai gurķi, loki un krēms.